savā dzīvē tuvāko labāko, jo tas vienmēr prasa aizliegties mums pašiem sevi, aizliegties mums savu darbo laiku, lai upurētu tuvāku mīlestībā kā dāvanu. Dāvanu, lai otru celtu viņa labajām, viņu tuvinātu Dievam. Arī Jēzus Kristus, kas labprātīgi uzņemās krustu, viņa valdīja ļoti liela mīlestībā uz pasaules grēciniekiem. Kaut arī viņa nenovērtē šo mīlestību, kaut viņa daudzi nesaprata viņa sludināto mācību, bet bija daudzi tādi, kas viņu līdzi cieta, kas viņu pavadīja šajā krusta ceļā, un tas arī viņam deva spēkus, ko viņam sniedza pats debesu Tēvs. Un šī Jēzus Kristus pazemībā, ar kādu viņš pieņēma šo krustu, viņu apkampa, paņēma uz saviem pleciem, paņēma visus savus grēkus, mūs visus, kas ejam šajā krusta ceļā, lai mēs atzimtu caur šo krustu jaunai, pārdabiskai dzīvei, kurā nebūs vairāk mums neusticībai, kompromisu ar Dievu, bet viss, ko mēs kalpojam, ko mēs daram savā ikdienā, nesāpinātu Jēzus sirdi, nesāpinātu arī viņa svētāko jauno Mariju, bet vienmēr sagādātu arī viņam prieku, ka mēs spējam no sevis labprātīgi ziedoties, uzupurēties, savas dvēseles pestīšanas labā, un lai citi ar mums saprastu šo krusta vērtību mūsu dzīvē, jo tas mūs palīdz, ar to mēs nekad netuvosimies Jēzum Kristum. Ja mēs nesapratīsim, ka mūs tāpat kā Jēzum Kristum labprātīgi jāuzņemas ciešanas, tāpat labprātīgi ir jānes savs ikdienas krusts, to viņš darīja no tīrās mīlestības dāvanas uz mums. Pagātnē atrod tos sāpīgos brīžus, ar ko viņi apvainoja visaugsto labumu Dievu, ar ko viņi neneša šos garīgos augļus savā dzīvē. Bet mums ir jāpiedod pašiem sev, jo cilvēks tā ir izveidots, kad viņš nes sevī pirmzimtā grēka sekas. Viņā vēl valda vecais cilvēks, kas prasās, lai tiktu apmierinātas viņa miesas vajadzības, tas, kas nesaskan ar mūsu sirdsapziņu. Nu tad smaidiet. Mesmo.